9:43 minūtes, labrīt. Labrīt, mūsu šī rīt ciemiņš Ainars Mielaus. Labrīt, Ainar. Juhu, labrīt. Ainars gatavojas savam lielajam jubilejas koncertam. Jāsaka, pavisam drīz, rudenī. Jā, tiešām gatavojos, lai arī rudenī un laiks vēl diezgan daudz. 25. oktobrī šis koncerts notiks bijušajā arēnā Rīga, tagad Xiaomi arēnā. Tā ir pareizi, jāsaka. Bet es tiešām katru dienu gatavojos, man jāatzīst, katru dienu es par to piedomāju. Kā tu gatavojies? Ko tu dari? Piemēram, esmu jau izdomājis, kurām dziesmām būtu jāskan šajā koncertā. Un šis koncerts, kamdēļ vispār atnāca kaut ko par to stāstīt, jo ir kā viss skaidrs jubilejas koncerts, 65 gadi, jauns mēnesis un tādā garā. Tamdēļ, ka šī koncerta pats uzstādījums, manuprāt, ir pilnīgi savādāks. Es pats neko tādu neesmu redzējis, un es to varu apgalvot tamdēļ, ka jau divreiz to pats pieredzēju. Bija 2 ģenerāli mēģinājumi 2023. un pagājušā gada decembrī mūzikas namā Daila. Es biju uz to ģenerāli mēģinājumu. Es jau mēģināju, kā tas varētu būt, ja manas dziesmas es pats nemaz neziedu. Spēlē mana lieliskā grupa, man super kombo. Un es tikai sekoju līdzi, lai viss ir labi. Tu esi baigi labi iekārtojies. Es tieši to gribēju teikt. Kas būtu briesmīgi? Es gribu labi iekārtoties un protams, būs, lielajos ekrānos būs teksti drošības pēc. Bet par to, tu varēsi visu pateikt, bet par to labi iekārtojies, mans draugs Edgars man pateica, viņš saka, es viņam prasīju, kā bija koncerts, saka, kā, jāinteresēs, kur dabūt naudu pa biļetēm apakaļ, tu atnāc koncerts, un tev liek dziedāt. Meistars nedzied, vai ne? Jā. Jo es iedomājos, ja es tagad dziedātu, vai ne, un es uz tevi bažīgi skatītos, un laiku pa laikam es redzētu, kā tu sažmiedzies, tā kā Interesanti, pirms nedēļas mums bija tēma, mēs runājam par šķību dziedāšanu. Cilvēki sanāk kopā un dzied. Ainar, tādā skalā no 1 līdz 10, cik šķība bija tā zāles dziedāšana? Pilnīgi nemaz nebija šķība. Pilnīgi nemaz. Nē. Bija brīnišķīgi. Ļoti muzikāla tava publika. Jā, muzikāla, bet es nezinu, tā dzirkstelis, jeb to skudriņu fenomens slēpjās tanī, ka šie cilvēki viņiem nav mēģinājuši, viņi nav nākuši uz mēģinājumiem, speciāli mācījušies tās dziesmas, tas notiek spontāni. Un tieši es neslēpšu, man abas reizes skrējas skudriņas, tauriņu, un kas tur nenotiek. Mēs ilustrācijai nospēlēsim Aielu manu vieglu prātu, Ainars Mielaus un Tautas koris. Šis būs ieraksts no decembra koncerta. Jā, mūzikas namā Daila. Radio Skonto. Valds neriskēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. To es parasti daru koncertos. Nē, to es daru par nopietni. Nē, es daru. Es tiešām daru tā, jā. Un tad man vienmēr ir jautājums, ja gadījumā zālē kāds dzied. Tā ir viena lieta, bet ja svilp, kā tu to uztver? Kā komplimentu? Protams, es jau to, kā moderni saka, inicijēju, jo man kopš es iemācījos svilpt tā skaļi ar tekstiem, tā es to daru pie pirmās iespējas. Jā, es arī gribētu sarunāt ar māksliniekiem, ja gadījumā zālē kāds svilp, tas ir aiz sajūsmas, lai tevi uz skatuves varētu dzirdēt. Jā. Mums šī rīt ciemiņš Ainars Mielaus un Maija vaicā, vai tajā lielajā koncertā būs dziesma Tu saviļņoji mani. Es varu nodemonstrēt Zibens koncertu. Visu repertuāru, kas šajā koncertā būs. Jā, sarunājuši. Tagad tu dziedāsi visu, ko varēsi tajā koncertā dzirdēt. Jā, par indiņiem no katras dziesmas. Bet pirms tam es varbūt piebildīšu arī svarīgu informāciju, ka mūsu laikos arī ir svarīgi, lai kultūras pasākums, es uzskatu, šis koncerts tomēr ir kultūras pasākums, tevi kāds atbalsta, un paldies Radio Skonto un Radio Tev par atbalstu, un paldies inbox.lv par atbalstu, un februāra mēnesī, visu februāra mēnesi apmeklējot vietni inbox.lv, ir iespējams atrast atlaižu kodu, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi. 20% atlaid biļetēm. Tātad Ainars Mielaus 65, jauns mēnesis, senās mūzikas vīru vokālā grupa Skola Kantorum Rīga, 25. oktobrī akapela izpildījumā Zibens koncerts. Aizlaid šaubas negaisam līdz, mīlestība nedalāma, nemanot mēnes bērni dziest, taures skan, stāviņā krastā pārcēlājs, bet viņš kā labradors skrēja pa sniegu, atpoga manu kraklu, piek un skrien debesīs. Ja tev nav ūdens, es būšu tas,
cik maksā pērles un diamanti. Tā divatā pa laikam dzīvojam, liktenis ir kā horizons, aiel manu vieglu prātu, vai labo, vai kreiso, abas divas ne par ko, vai tu zini, mana mīļā, tu saviļņoji mani, I love you. Esi man tālā, es jūtu, cik ļoti to vajag tev. Sudraba kaus, zīmogs pastmarkā Argentīna vecs, lielgabals, 101 vēlēšanās. Šis bija izcili. Es gribu uz koncertu. Jā, paldies. Bet uzņēmums bija pēc ilgiem laikam atkal nedaudz satraucies, jo man sen nekad nav nekāda satraukuma pirms es uzstājos, bet šis bija jā. Bet, vecīt, šī bija augstākā pilotāža. Pārslēgties, jā, tik precīzi starp dziesmām un no katras par indiņai nodziedāt cepurnost. Paldies, jūtos pagodināts un aizkustināts. Tiekamies vēl, lai izdodās. Noteikti ar visiem jaunamiem ceru bieži regulāri pie jums iegriezties. 25. oktobris Ainars Mielaus, 65 arēna Rīga bijušā, Xiaomi arēna. Jāteic, tagad tev arī ir iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, un labā ziņa tāda, ja tev neviens nedzird, ir pilnīgi vienalga, kā tu dziedi. Galvenais dari to pārliecinoši. Radio Skonto.